Kas notiks ar otrreizējiem mājokļiem? Tu nevari sākt jaukt nost, jo cilvēkiem baidzēs, kur dzīvot. Un, ja tu nevari atļauties jauno, vai ne? Tās krāpniecības, kas notiek, tas taču ir crazy. Es vienkārši ļoti tuvu esmu šiem keisiem. Asociācijas galvenā iniciatīva bija nepārvērst Rīgas centru par elektroautostāvvietu. Tas taču ir tāds sabiedrisks darbs, vai ne? Tas ir pilnīgs bezmaksas darbs. Mums ir, principā, asociācijā viens algots darbinieks. Un tagad iedomājies, ja teiksim, šobrīd Latvijā aptuveni no 50,000 darījumu, kas vidē notiek, ja pieņemsim caur aģentūrām, varbūt iziet vien līdz 20%. Un viņam pēc dienas, viņš bija ielicis un zvanīja no valsts ieņem dienas. Tagad lūdzu, kāpēc jūs reklamējat šo īpašu? Valsts neko gudrāku un tik tupi var darboties, ka tu vienkārši rādi labus rezultātus, nozāģējot baļķi un pārdodot. Dāmas un kungi, labdien, sveiciens visiem. Mēs šodien esam ļoti patīkami satraukti, jo varēsim runāt par nozari, starpniecības tieši nozari un mūsu darba kontekstā pie mums ciemos ir neviens cits kā Aigars Šmīts, Lanīda valdes priekšsēdētājs. Tā teikt, pasaucam galveno, jā? Labrīt. Man gribās uzreiz tā teikt ķerties vērsim pie ragiem, bet pirms tam varbūt mazliet izskicē, kas esi tu un cik sen tu esi nekustamā īpašuma nozarē, lai mēs saprotam, ar ko mums ir darīšana. Jo ir cilvēki, varbūt kāds, kurš nezina. Tu jau zini, ka tu esi boksers, tev vajadzēja teikt, man patīk uzreiz tā pat taisno pa seju, nevis kā saka pie pirmajā raundā, jā. Esmu Šmits Aigars un nozarē esmu no 2003. gada un arī sāku savu karjeru vienā nekustamā īpašuma uzņēmumā kā māju zemju brokeris, jo tad bija tā specializācija tāda, ka tu koncentrējies, lai tu zini, kuras mājas un tad pierīgi un tā tālāk. Un tad, laikam, ir tas klikšķis, kas saka, ir jābūt pareizā laikā, pareizā vietā, un pēc kaut kāda pusgada es zinu, ka tajā laikā mūsu mamma, respektīvi, kas bija Gauņu uzņēmums, taisīja pietiekoši lielu tādu developmentu uzņēmumu jauno dzīvokļu attīstībai, un iepriekšējais vadītājs tika iecelts par developmentu vadītāju, un tad viņi izsludināja iekšējo konkursu. Un tā tas uzņēmums šobrīd tiek vadīts no 2004. gada, un citi jau gan jau, ka teiks noteikti, ka tie ilgi nedrīkst vadīt, bet rekrutēta tā lieta. Tu noteikti arī pats to zini. Mūsu profesijā nav skolas. Un katrs gads, kad tu viņā darbojies, tu apaudz ar, kā saka, ar visu to informāciju. Un tu pat nevari iedomāties, kā viņi var nodot tālāk, jo mums ir sasodīt grūts bizness, mums ir cilvēku bizness. Un mēs varam būvēt vienalga kādas studijas, cik kādus birojus ņemt. Ja mūsu cilvēki vienā dienā, teiksim, tev cilvēki pasaka, man apnika, viss, paldies. Tu vari visu to, kā saka, izviest miskastē ārā, vai ne? Un no 2003. gada... Baigi daudz, 20 pār gadu, normāli. 20 pāri gadi. Loģiski, ka tagad tu esi arī tur, kur tu esi, par asociāciju. Tagad arī, jau var tā teikt, rūpējies. Tas taču ir tāds sabiedrisks darbs, vai ne? Tas ir pilnīgs bezmaksas darbs. Tas ir... tāds, lai var mājās aiziet gulēt mierīgi. Tas ir, zini, kā saka, ir tiem hindistiem, vai kur bija tā ticība, kad ir tā, kad ir līdz... Tik gadiem tu, kā saka, mācies, tad tu gūsti labumu, tad tu pelni naudu ar to, un tad tu saproti, ka, teiksim, tu esi kaut kādu šo līmeni sasniedzis, kas aptuveni, ir šeit, vai ne? Un brīnum, kā mēs zinām, it kā jau notiek, ir arī zobu fejas un salavēcītes, kā mēs zinām, vai ne? Bet, un tad tu saproti, ka tu nevari uzlikt augstāk, nekā tu esi jau... Izveidojies. Un tad ir tas brīdis, kad tev ir laikam ir kaut kas jādod atpakaļ sabiedrībai, vai ne? Un tad es šis ir 5. gads. 5. ir asociācija, kad es vādu, 5. gadu, man liekas, bija 5. jo man liekas, ka pagājušajā gadā vai kad bija, es atceros, ka bija 4 gadi, tad šogad ir 5. Un tad tu saproti, ka tās ir tās lietas, ko tu vismaz gribi tādā veidā tā kā ārstēt savu karmu, jo tu gribi dzīvot pietuvināt ideālai pasaulē. Man gribās, lai būtu lai tas labi, ir apaļš visās lai viņš ir apaļš, lai būtu ritīgi pa godīgo, vai ne? Un tāpēc es tiekos arī ar politiķiem un es norādu dikti daudz bezjēdzības, kas, manuprāt, ir absolūti negodīgi, vai ne? Kaut vai tā pati, kas bija tikko vedē, man nebija diskusija varbūt, vai ne? Jā. Un ņemot vērā, ka tev nav scenārijas, tad pie tās vedes mēs varam pakavēties. Kaut vai tas pats,
tur noteikti es dzirdējis no politiķiem, vai ne, kad mēs atbalstam lielos eksportējošos uzņēmumus ar augstu pievienoto vērtību tehnoloģijas, tā. Viņi jau apzināti to izstāro, un tad iedomājies, Igor, vai ne, kad pat Latvijas valstī piederošu uzņēmumus, kā Latvijas valsts meži, ja? Tur ir ļoti daudz vadītāji, ļoti daudz direktori, vai ne, un tu valsts neko gudrāku un tik tupi var darboties, ka tu vienkārši rādi labus rezultātus, nozāģējot baļķi un pārdodot. Kur ir tā augst pievienotā vērtība, ja? Ka tu sit sev pa plecu kā pa šausmīgi labi izdarītu darbu, ka par baigiem sasniegumiem, ka mums eksports aug, ka mums, teiksim, koki mazāk jācēt. Un tad Valaņa kungs teica, nē, mēs pieņēmām normatīvo regulējumu, kad apaļkoks nevar, kad ir jāsazāģē frakcijās. Tā ir tā pievienotā. Ja? Es īstenībā šo jautājumu atceros, tur tā diskusija mums bija. Es padziļināti neesmu daudz pētījis, kur tur tā problēma, bet es saprotu ideju, ka tā izstrāde ir vāja. Ja, nav runas par vāju pie izstrādi. Tas, ka tur nozāģē koku, un no koka mēs zinām, kad var izveidot, uzbūvēt mājas, gatavot saplākšņus, var pārdot, nezinu, daudzstāvu mājas, var būvēt. Attīstīt, tu vari radīt maksimālu pievienoto vērtību, vai ne? IKEA mēbeles ražo Latvijā, ja? Ir ģimene, kas ražo IKEA mēbeles, ja? Un tai pašā laikā ir tik skumji, ka tas līdzīgi atgādina Krievijā, kad ir Lukoila vadītāja alga tur 50 miljoni gadā, ja? Par to, ka tu kačā naftu ārā un pārdod naftu. Šeit arī Latvijas valsts meži ļoti primitīvi, to apmēram tik lēti tu to dari. Un tas ir mūsu tavu resursu. Mūsu uzņēmumu maksā gan liels nodokļus, ja, un mēs varam, kā risināt mājokļu problēmu. Par tiem nodokļiem, ka tā ir mūsu... Vispār tu tāds sabiedrībai noderīgs cilvēks. Es varbūt kāds nepiekrīt taviem viedokļiem, citreiz piekrīt, bet tu vismaz pa viņiem cīnies. Un jau pirms asociācijas jau kaut kā ir atstājis iespēju tādu jautīgs cilvēks, kurš pacels roku un pateiks, ko viņš domā. Ja? Pat ja tu sēdēsi zālē kaut kur. Jā, jo redzī, viens ir tavs bizness, un ir otrs tas, ko parasti cilvēki paskatās kaut kāds diskus un saka, kaut vai tos par televīziju diskusijas. Jā, tu tev ir bijis, kā var melot? Kā var melot? Tu klausies, un man liekas, kad ir, un tiešām reizēm liekas, kad ir cilvēki reizēm dzīvo kaut kādā paralēlā realitātē, ja, un ka tev ir, jāpasaka, ka tā nav. Jūs nopietni, jā. Okay, bet ja mēs runājam par asociāciju un asociācijas tādu, lai cilvēks zina, ko nozīmē nekustamā īpašuma darījuma asociācija. Varbūt tā lielos vagonos pasaki, kā tu to redzi, kas ir tas, ko dara asociācija vai kādu to misiju pilda asociācija, varbūt, ja tu varētu. Tātad asociācijas vispār tas vēsturiskais rašanās cēlonis bija tāds, ka, redz, mēs esam katrs kaut ko tagad daram, un mēs redzam, ka ir kaut kādas bezjēdzības. Tas ir, un šito vajadzētu pamainīt, un šis ir kaut kas nepareizi. Un tad tajā tālajā 1994. gadā tā laika tie uzņēmēji, tas bija, starp citu, gads, kad es jau gadu mācījos Policijas akadēmijā, starp citu, jā, es iestāju 93. gadā. Bija tā, ka... Akadēmijā. 93. Jā. Un tad sanāca kopā šie tā laika tie uzņēmēji un saprata, ka mums vajag apvienoties vismaz kaut kādā veidolā, lai mēs varētu šīs ar mūsu nozari saistītās lietas risināt ar politiķiem. Un tāds ir asociācija. Jā. Absolūti elementārs, banāls, kad mēs esam arī šobrīd 300 cilvēki. Iedomājies situāciju, ka, teiksim, 300 cilvēki, ja mēs arī saņemtos, mēs ietu, teiksim, tikties pie Valaņa kunga, teiksim, ja? Mēs ietu, teiksim, tikties uz ekonomikas ministriju, 300 cilvēki mēs sēdētu zālē un stāstīt savas problēmas. Tas, man liekas, atgādināt tādu milzīgu vistu kūti, kad visi tāds milzīgs dumpis, vai ne? Un tad paldies asociācijas biedriem, kas pirms 5 gadiem, kad bija valdes pārvēlēšana, kā saka, lielāko balsu mandātu deva man, un teiksim, tiešām liels paldies, un mēģinu šo karogu nest, un šīs bezjēdzības risināt, turpināt viņas risināt. Un tas ir tās asociācijas pamatbūtība. Un tad mēs iekšēji sev vēl uzņēmām tādu virzienu, kad mums ir plāns būt klāt katrā
jautājumā valstiski, arī pašvaldību līmenī, viss, kas ir saistīts par un ap nekustamo īpašumu. Vai tā ir mājokļu politika, vai tā ir, teiksim, arī pilsētu plānošanas idejas, viedoklis, jo redzi, mēs apvienojam 300 biedrus, vai ne? Un mēs tā pašā laikā tiekamies arī ar saviem kolēģiem, klausamies, dzirdam, ko runā, kā runā, kāpēc būtu ērtāk, teiksim, vai ne? Es pateikšu ļoti nepopulāru viedokli, jā? Ļoti nepopulāru viedokli. Asociācijas galvenā iniciatīva bija nepārvērt Rīgas centru par elektroauto stāvvietu. Ja, mēs teicām, ir forši, dzīvojam zaļi, ļoti labi, bet centrs izmirst, un mēs veselu pusgadu cīnījāmies to, kā centru atdzīvināt. Un sapratām to, ka viens no iemesliem arī ir tas, kāpēc centrā, teiksim, neattīstās biroji, tev tiek izveidot, ka tev no rīta mašīna atbrauc noliektā stāv. Un tā ideja ir kāda, ka centrs ir vajadzīgs, lai viņš tev rotē, lai tev ir dzīvība, vai ne, lai ir kustība, un kad 2-3 stundas noliec mašīnu, bet ļauj arī citam tur noparkot to automašīnu, vai ne? Ļauj pamainamies, jo man birojas Blaumaņielā, un es vakar arī nāku no pusdienām, un tas posms no Tērbats līdz Brīvības ielai tajā posmā, tu redzi, ka principā tu saskaiti ir 26, 27 elektroauto, un kas tur stāv visu dienu. Nu, tu jau zini, tu tur esi. Jā, un tāpēc tas īsti, un atkal, vai tas ir godīgi? Ja? Un te nav runas par zaļo domāšanu, jo arī tas foršais elektroauto asociācijas, vai kas tas tāds arī bija kaut kāds čals, tur ir cilvēki, taču tāpēc pirka automašīnas, lai būtu bezmaksas stāvvietas. Par kādu zaļo domāšanu mēs šeit runājam? Tur vajadzēja pretrunāt. Nav nekāda sakara zaļo domāšanu. Jā. Tas ir tīri iegūms. Jā. Bet netaisam par stāvvietu. Jā. Mēs gribam, lai mums ir rotācija, lai cilvēki brauc uz restorāniem, lai pirmā telpas atdzīvojas stāva. Jā. Un tad mēs nācām šādu iniciatīvu. Tu ar savu elektroauto varēsi nolikt šeit 2-3 stundas, bet tad tev ir jāļauj citiem noparkoties. Bet tev šīs 2-3 stundas būs bez maksas. Es arī varu nolikt maksimums 2-3 stundas, bet es par to maksāšu. Ja? Kā iekšģēļ zinēja, teiksim, braucējs. Ja? Nu, kā viens piemērs. Ja? Un katrā lietā mēs gribam būt klāt kā asociācija, tāpēc mēs ejam uz Rīgas domi. Ja? Paldies arī Dainim Locim, kas mūs aicina un uzklausa un izstāsta, kā ir gāja, teiksim, īpašuma komitejas sēdē. Ja? Viņš šādi īpašuma komitejas iesaista tādi. Un tu esi dzird, tu esi klātais procesos, vai ne? Un tad, kad prasa tavu viedokli, nav tā, kaut ko tādu lemj, ja? Protams, un asociācijai tas nāk par labu, jo galu galā mums taču ir tādi mūsu ļoti tieši ietekmējoši valdības lēmumi, ja, un dažkārt viņi var pat viņus pieņemt, es gailu konsultējoties, bet, ja tu būsi klātesošs vispār kā tādā politikā, viņi jau politikā lobēt būt aktīvam, aktuālam, tas jau nāk par labu, jo vai tas tā nav? Vai ņem vērā mūsu no valdības? Ir kaut kāds tāds? Noteikti, jo redzi, ka tas jau vien aicina, vai mūs ņem vērā, sāksim ar to, ka pirmkārt ir tas, ka tevi aicina. Jā, pirmais. Tas, ka tevi aicina, un tas jau ir, kā saka, jau mega sasniegums, un kaut vai, šobrīd arī mums ir izstrādē, kas jau vairs nav noslēpums, un tas publiski var izskanējis, kad šis te starpnieku reģistrs. Par starpnieku reģistru. Varam mums par to parunāt. Jā. Paturpini, lūdzu, par starpnieku reģistru. Starpnieku reģistrs šobrīd pirms kaut kādiem es jau nezinu, cik gadiem bija tā, ka nepietiek ar to, ja tu savam uzņēmumam ieliec kodu, ka tu, teiksim, nodarbosies ar nekustamo īpašumu. Tev bija, ka šī tirgus dalībniekam bija vajadzīga šī speciāla atļauja, ja, kas ir tātad ir ekonomikas ministrijas starpnieku reģistrs, tātad tev pārbauda tavu reputāciju, tur sodāmību, vai tev ir šī te procedūra, kā tu, teiksim, cīnīsies ar AML lietām. Apdrošināšana, octa, un tad tu tiečini reģistrā, un šī tā speciāla atļauja, kas dod tev, kā saka, valstiski šo te iespējamību darboties nozarē. Ļoti daudz joprojām, kā saka, šo nedara. Man liekas, tas arī darboties jau teorētiski var dažādi legāli. Vienkārši tas, ka tā nebūs tā starpniecība, un tā ir, man liekas, problēma daudzi lavierē kaut kā. Jo ir tas starpnieku reģistrs, lai tur būtu, lai tu varētu tā teikt, visiem teikt, ka tu esi nekustamo īpašumu aģents, tu palīdzi veikt darījumus, pārdot īpašumus, darboties arī mārketingā par to, tad, un lai par to varētu, tā teikt, normāli piestādīt rēķinus un tā teikt, lai tu varētu darboties, tev ir jābūt tai reģistrā un jāizpild visas šīs prasības. Cits tur vienkārši uztaisa savu kaut kādu tur sijā vai ko, ka viņš nodarbojas ar mārketingu, ar kaut kādām tur jocīgām konsultācijām un viss. Un tas būs tas, ko mēs redzam, kad mēs varēsim mainīt. Mums būs cilvēks, kas ar šo cīnīsies, skatīsies, zvanīs, atlasīs.
Jo vēlreiz. Starpnieku reģistrs tagad būs. Šobrīd jau ir ministrs kabinets ir nobalsojis, ka tiek nodot šis starpnieku reģistrs. Jau ir nobalsots arī, jo tika virzīts. Nē, ir ministrs kabinets nobalsoja, bet saimā vēl jānobalsojas. Jā. Nu, viņi jau nobalsos. Un visdrīzāk, kad šī gadā mēs ļoti ceram, ka tas būs, jo pat ministrs prezidents, manuprāt, vai tas bija ekonomikas ministrs, es tagad neatceros, teica, ka tā ir apsveicama ideja, kad ir tiešām nevalstiskā organizācija pati vēlas sakārtot nozari. Jo reizēm ir tā, ka mēs arī tiekoties ar šiem valsts vīriem un ierēģiem stāstam, ir šādi. Un viņi saka, nē, tā nevar būt, vai ne? Un tu jau pats zini, ka mēs brīnišķīgi redzam, kā tas ir, un mēs arī noteikti iekšēji visādi mēģinam lavierēt un darboties. Un te pašā laikā, ja es uzdot jautājumu tev, tu gribētu, lai viss ir tiešām pa īsto, pa godīgo, kad tev ir birojas pie tevis, var atnākt tevi pārbaudīt, vai ne? Kāds cits var darīt bez AML, bez pārbaudes, bez līguma noslēgta. Ja? Redz, un tas ir tas, ko mēs, es saku vēlreiz, atgriežos pie sākuma, ko es teicu, es gribu dzīvot tajā ideālā pasaulē, vai ne? Tad sakārtojam lietas tā, ka mēs varam tagad, vēl, 4-5 gadus darbošos, teikšu, tas manā laikā tika izdarīts, un mēs varam godīgi strādāt, mēs forši esam, mēs varam forši gulēt naktī, mūsu cilvēki dzīvo labi, mūsu cilvēki caur šo nozari var saņemt hipotekāru kredītu, kā saka, dzīvot laimīgi un forši būt. Jā. Tas ir, es pilnībā piekrītu, tā sakārtošana, it kā tas kurs jau sen ir nosprausts, jo es tieši domāju, vai ir tas atbalsts no valdības puses par kaut kādiem tālākiem uzlabojumiem tā sistēmā, jo uzmanība jau ir baigākā, mūsu nozarei. Starpniekiem, aģentiem, nekustamā īpašumā ir liela uzmanība, visus sauc uz pārbaudēm, visiem prasa, kā viņi izpilda normatīvos kaut kādas prasības, bet no otras puses, vai tas atbalsts tā sistēmas uzlabošanā, un tas reģistra nodošana asociācijām jau liekas, ka nekāda... Īstenībā šitas arī ir, Igor, tāds topiks ir, kad es reizēm jau... Kas tieši? Par to, ka mums kā nozarei, kā šiem legālā sadaļas darba veicējiem, mums valsts krauj virsū tikai... prasības izpildīt visāds. Jā. Tagad jūs būsiet likuma subjekts. Jā, un tas foršākais ir, kad parasti tiekoties politiķiem, es saku, varbūt iedodat mums... Zin kā, ir divas tās opcijas. Ir burkāns un pārtaka, vai ne? Es saku, kad būs burkāns? Es saku, kad būs, sakiet, lūdzu, burkāns? Es saku, ziniet, kādu es gribu burkānu? Es tev gribu prasīt, kādu es gribu? Es gribu tā, ka ir visi nekustamā īpašuma darījumi iet savu certificētu, reģistrā fiksētu aģentu, kas uzliek savu parakstu, kad šis bija mans darījums. Jā. Tas ir drošs darījums. Kurās valstīs tā jau ir? Ir kaut kur tā, ne? Es nepateikšu, kurās valstīs tas ir, bet mums bija pētījums taisīts. Es zinu to, ka ir, piemēram, vienkārši man ir bijusi saistība ar Dubaju, un esmu dzirdējis arī par Ameriku. Es nezinu, vai precīzi Amerikā tā tiešām obligāti ir, bet ko cilvēks dara, ka viņam vajag pārdot nekustamā īpašumu, viņam ir jāatrod kāds, kuram ir certifikāts. Tā kā bez variantiem. Amerikā tā nav. Amerikā tā ir baigā tāda redneka zeme. Nē, nav Amerikā. Varbūt tur no štatiem? Nē. Tur ir citādāk, jo Amerikā to var arī pats tāpatās tirgot, bet būsim godīgi. Šitas teksts, kad ir... Kā es nevarēšu vairs pats pārdot savu dzīvokli? Tu nekad pats nepārdod dzīvokli. Tev vienmēr vajag notāru, tev vienmēr vajag visam iziet cauri bankai. Tu pats līgumu sataisīsi. Tu kaut kam zvanīsi. Un tajā brīdī, ko mēs gribam panākt, ja tu kādam zvani, tad tajā brīdī ir likuma subjekts, kuram ir tevi jāpārbauda, jāizpēta tieši tas pats, ko daram mēs. Jā. Mēs esam arī ar notāru padomu vienojušies, ka mēs gribam sadarboties, vai ne? Igaunijā visu laiku notiek tā, ka viss nekustamā īpašuma darījumi notiek ar notariālu aktu. Ja? Un nav tā, ka aģentūras dzīvo sliktāk. Un tur reāli to var digitalizēt, jo tagad digitalizācija vispār to visu var tādā kopējā kaut kādā sistēmā ielikt, katrs uzliek parakstu to risku izvērtējumā un kaut kā tas to var... Mūsu valstī baigi grūta visām digitalizācijām, kā tu redz notiek. Ja? Kā Igaunijā ir kaut kāda digitalizētais variants? Igaunijā viss notiek, tu iet pie notāru un vienkārši pie notāra tev viss notārs īpašumtiesības noreģistrē, tev viss izdara notārs. Noskanē tevi, pārbauda tevi, izvērtē. Aģents pirms sadarboties pat elektroniski paraksta visas anketas. Ja? Tev ir elektroniski parakstītās visas AML lietas, vai ne? Tas ir bet tad jau līdzīga sistēma kā mums, vienkārši viņi viegli tam to ir paņēmuši. Viņiem ir visi darījumi ir notariāla akta formā.
Es sapratu, ok. Tad tas viens, ka notārs obligāti to visu nočakojam. Jā. Okay. Un daudz cilvēku saka, tās būs dārgi. Notāra pakalpojums notariālam aktam ir 0,5% no darījuma summas. Un tagad iedomājies, ja teiksim, šobrīd Latvijā aptuveni no 50,000 darījumu, kas vidē notiek, ja pieņemsim caur aģentūrām, varbūt iziet vien līdz 20%. To mēs arī nevaram saskaitīt. Tad iedomājies, vai tu būtu gatavs, ka teiksim, caur visām aģentūrām sadalās nevis, teiksim, atvainojos 10-15,000 darījumu, bet 50,000 darījumu, vai tu būtu gatavs strādāt teiksim, par atlīdzību 1,5%? Vēlreiz? Visi darījumi, kas notiek Latvijā, sadalītos starp aģentūrām, vai tava atlīdzība, bet tu būtu gatavs, ka viņi paliktu lētāk. Optimizēt kaut kādus, varbūt, izmaksas un tos procesus, lai var nodrošināt. Tev nāk skaits darījumus klāt, bet tev atlīdzība samazinās, līdz ar ko tie vairs nebūs 3, 4, 5%, varbūt tad būs 1,5%, no kuriem mēs pat 0,5% samaksāsim notāram par šo, kā saka, darījumu notārā aktu formā. Jā, tas viss ir saliekams. Un tas viss ir sakārtojams, jo redzi, ja no mums prasa, tad, Klausies, mēs zaudējam šī cīņā. Šis ir diezgan tāds radikāls, un es domāju, ka diezgan grūti līdz tam nonākt tā uzreiz, kad viss tagad ir obligāti darījuma klāt jābūt aģentam, kurš ir certificēts reģistrā un atbild ar savu to certifikātu. Jā, par to. Tāpat kā vērtētā. Kāpēc Dubajā tā var? Tāpēc, ka viņi sāk no nulles, un viņiem nav jāmaina nekas. Sanāk, viņi ievieš tā, kā ir vislabāk uzreiz. Mums ir padomju laika domāšana, Igor, tāpat kā sērija veida mājokļos, atvainojos, ja man pieder tikai dzīvoklis, fasādi, durvis, lifts, jumts man nepieder, lai 5. stāvs vai pēdējais stāvs domā. Tur ir tā problēma. Un tāpēc mums ir grūti, mums kaut kas jāmaina. Un sanāk, ka tādi solīši jāspēr. Un viens solīts ir tas reģistrs, ok, bet tagad visi, kas ir reģistrā, bēdājas par to, ka tie, kas nav reģistrā, viņi tur vienkārši strādā, kā viņi strādā. Ok, bet tas tā nevar būt ilgi, visu laiku tas jau kurs ir nosprausts, ka viss tiek sakārtots. Nākamais. Ko tu domā par to, kad ir tāda ideja, esmu dzirdējis, sludinājumu portāli, viņi jau arī nekustamā īpašuma tā kā rubrika ir viss peļņu nesošākā. Ja? Caur turien īstenībā var teikt, ka tie darījumi jau sāk tikt veikti. Ja? Un teiksim tā, ka viņu atbildība šajā visā arī ir. Un sludinājumu portāli, ja? Viņi ļauj tur ielikt kādas reklāmas, ja? Un tad pēc tam notiek visas šīs neražas, visādi melnie mākleri strādā, nerunājot nemaz par krāpšanām. Un tad jautājums, vai sludinājumu portāliem arī būtu jāuzņemās kaut kāda atbildība vai nē, un vai tas ir ok vai nē. Jo varbūt tas būtu vieglāk, jo tad būtu, kā tur bija. Es gribētu iedomāties, kā teiksim tagad Igors izdomās, klausies, es tagad iesūdzēšu Metu tiesā. Jo, lūk, Meta šobrīd ir ļāvusi publicēties mākleriem, vai tāpat kā... Meta ir labs piemērs, jā. Meta ir sarežģītā. Tas pats Facebooks, nedomājies kaut vai... Tu šeit redzēji tās lētās reklāmas, ka pārdod devalt, instrumentu komplektu, kur ir iekšā, pilnīgi viss par 200 eiro, jā. Tas ir, ka viens rīks maksā, teiksim, 400 eiro devaltam, jā. Meta varbūt nav tas, jo viņa nav arī Latvijā reģistrēta, nekas. Bet es domāju par tiem... Kāda starpība? Es domāju par Latvijā reģistrētiem portāliem, piemēram, ka doma bija tāda. Publicē reklāmu, tu vienkārši pajautā, tu esi aģents vai īpašnieks? Neticēsi, jo citu variantu nevar būt. Pilnīgi visa, bet šī ideja arī tiekoties ar vidu ģenerāldirektori Roķi Šmiti, ir šīs teikts arī tieši tāpat, kā viņi kādreiz izskāva šo, teiksim, automašīnu tirzniecību. Jā. Arī caur portāliem skatījās, kurš ko tirgo. Ja? Bet es varu pateikt vienu lietu, kad valsts ieņem dienests strādā ar šo te jau datubāzi. Es jau zinu, viņi ļoti labi strādā. Viņi sūta vēstules, vai šī tas bija pārdošanā, kurš pārdeva mums un kas bija interesantākais, kad ir man arī draugam, teiksim, man labākais draugs, viņam ir brālis dzīvo tālu no Rīgas, un viņš bija ielicis sludinājumu brālim piedarošam dzīvoklim, kad meklē īrnieku. Ja? Un viņam pēc dienas viņš bija ielicis un zvanīja no valsts ieņem dienesta. Ja? Sakiet, lūdzu, kāpēc jūs reklamējat šo īpašumu, kas nav jūsu īpašums? Kas nav jūsu, jā. Un te ir jākal tas koks ar 2 galiem, viņš pagaidiet, pastieties reģistrā, teiksim, pilsonības lieta, tas ir mans brālis, tas puisis ir mans brālis, pastieties, tas ir īpašnieks, es lieku brāļa, teiksim, sludinājumu, vai ne? Bet labā ziņa ir tā, kad šo čeko, šo bauda, jo mēs uz to visu laiku uzstājam. Un tu pieglabā, jo tu jau pēc 5 gadi tev tur vairs nebūs aršanas. Precīzi. Bet zini, kas Igor vistrakākais ir, tas, kad ir mēs paši iekšēji nozarē neesam gatavi cīnīties ar šiem melniem. Mēs neesam gatavi.
Mums ir e-pasti, kur mēs varam sūtīt, ja, jo mēs iekšēji brīnišķīgi zinām, un tad es dzirdēju tos tekstus, nu kā tad mēs tā par savējiem? Nē, tie nav savējie. Tie nav savējie. Cik tev maksā birojas, cik tev maksā nodokļu samaksāt, cik tev maksā algas samaksāt, jā? Cik tev maksāt uzturēt datubāzes, studiju uzturēt, jā? Un tā mums ir katram ir. Un tāpēc, ka kāds pagrabā to darīs un reklamēs darīs to pašu, pret izmaksām pretī 0, un tāpēc, kāpēc tavs pakalpojums maksā 3-4%? Daudz viņu. Man liekas, ka nav daudz, ne? Vai ir daudz? Es domāju, ka ir dafigā. Man vairāk par to, ka sabiedrībā doma ir par to, ka viņu ir daudz un ka tas ir normāli. Jo tagad runā ar īpašniekiem par iespējamu sadarbību, viņiem šķiet, ka tas ir ok un fine. Ja? Bet īstenībā tie reālie darījumu veicēji, īpašnieki vienkārši nezina, ka ja viņi izlemj strādāt ar to kaut kādu pelēko melno, ja, kurš nav baigi reģistros, iespējamība veikt darījumu samazinās būtiski, jo pa lielam viņš izliek to reklāmu tāpat kā tas īpašnieks, un tur nekādas tālākas starpības nav. Jo viņš īstenībā nav tāda apritē, viņam nav pieejami tie visi resursi. Tā nav? Redz, kā ir, manuprāt, kad visi tie paši sludinājumi portāli ir tie paši, ko mēs lietojam pilnīgi visi. Nav tā, ka piepieši būs mega liela cita pievienotā vērtība. Te ir runa par kaut ko citu. Runa ir par to, kad ir, tu redzi, ka tu nevari sniegt, teiksim, pakalpojumu un uzturēt biroju, pie kaut kādas noteiktas rentabilitātes. Tu vienkārši to nevari. Ja? Yeah. Un tad ir tas jautājums, bet cits to var? Un ne jau tāpēc, ka viņš ir ļoti gudrāks, advancētāks. Nē, tāpēc, ka viņam nav pretī nekāda izmaksu sadaļa. Ja? Un es vispār uzskatu, manuprāt, ka Latvijā, godīgi pie mūsu tirgus un pie kaut vai tāva mana, jebkura administratīvā resursa, mums varētu būt viens valdes priekšsēdētājs, viens grāmatveids, un mēs varētu apkalpot visus aģentus. Un mēs paši čakarējam to rentabilitāti. Mēs taisam, katrs grib būt savs uzņēmējs. Un tev noteikti arī bijuši, ka cilvēks iziet kaut kādu būs, tagad es esmu izaudzis, tagad es būšu pats, un tu pilnīgi saķert gan domā, es redzu šitos katru gadu ir kaut kādi jauni logo. Es to redzu jau 20 gadus jau, jā. Un tu saproti, ka tas tā nav, kolēģi. Nav. Un cilvēki to nesaprot, ka jo mēs esam vairāk, jo mēs varam labākas atlīdzības maksāt. Jo, tici man, ja mēs būtu, nezinu, ar vienu aģentūru, labi, konkurence nebūtu, mēs varētu, tici man, maksāt arī 70, 80, 90% atlīdzību. Tur tā lieta, kad jo vairāk aģentu, tas ir tāda kā kad visi sajiet kopā, tev izmaksas kļūst mazākas. Īstenībā uz vienu. Bet redz, te atkal stāst, kas tad ar konkurenci? Redz, cik labi, ka jūs esat daudz vai ne konkurence, tur uzreiz tad uzlabojās un, kā saka, baigi labi konkurence pakalpojums paliek vairāk, jo konkurence dzen uz priekšu. Ar laiku vairāk aģentūru ir vai mazāk? Salīdzinot ar laikam ejot uz priekšu, pēc sajūtām varbūt, kā tev šķiet? Redz, tas pats teiciens, kad iedzīvotāji Latvijā paliek mazāk, bet mājsaimniecības paliek vairāk, vai ne? Visi uzņēmēji, jā. Jo visi saskatās šīs te Amerikas filmas, kā tur, teiksim, New York aģents strādā, visi braukā tādā mašīnā, tur, nezinu, pārdot 20 miljonu objektus, un tad es būšu nekustamības aģents, vai ne? Bet, lai tu sasniegtu kaut tuvu tam līmeni, tev ir 10 gadus jāēd melnzeme. Tev ir 10 gadus jāēd melnzeme, lai tas tavs tēls apaugtu ar vārdu, šis cilvēks ir nekustamais īpašums, jā? Un ja tu neizturi 3. gadā, tad tu 3 gadus esi izmetis miskastē, principā. Jā, to daudz nezinu. Klausies, ko tu domā par to, kas notiek? Es gribēju šito arī tev pajautāt. Jo atsevišķi arī pārstāvot asociāciju par to runāja. Tās krāpniecības, kas notiek, tas taču ir crazy. Es vienkārši ļoti tuvu esmu šiem keisiem. Reāli. Un es neko tādu, kā es esmu pāri pa 10 gadi arī nozarē, un visu laiku bijis visādi prikoli ar tur pilnvarām, un tur vēl kaut kādiem metieniem, ja? Bet šitādu es vēl nebiju redzējis, ka tev cilvēki nopērk dzīvokli, un tas pārdevējs pēkšņi pasaka, ka viņš ir krāpniecības upuris, un vai viņš ir, vai viņš nav, tagad pat vairs nevar pateikt. Jo ir gadījumi, ka viņš ir, un viņš tiešām ir apvārdots, un uz viņu ir kaut kāda tur schēma atnākusi, vai arī viņš izdomājis, ka viņš pateiks tikai tā. Nevar jau laikam tā teikt, bet ir aitis ir cirpēji, un ja tev var visu laiku teikt,
pārbaudiet, piezvani tev, man, vienalga, kam. Bet izdevīga cena, viņi jau palēto. Tas jau ir tas absurds, ko visu laiku pilnīgi viss arī Elvis, kas ir no tēls, kas parasti atmasko visus šos. Te saka, jā. Tak uztaisat double checks, vienmēr piezvaniet, atzvaniet, noskaidrojiet, bet ja cilvēki to nedzird, tad tu neko nevar izdarīt. Tad tas vienkārši turpināsies. Un tad nenākat nesūdzaties, ka, redz, kā man izkrāpa īpašumu. Nevar izkrāpt, ja tu, teiksim, iesaisti legālu aģentu pārbaudu, bet cilvēki jau to nezin. Aizēj pie notāra, varbūt noskaidrot, tiešām uzdod tieši jautājumus, nebaidies uzdot jautājumus, vai mani neapkrāp šobrīd. Kāpēc ir? Tas taču ir folklora. Tik līdz, ja tev ir steiga, ja tev pārāk salda cena, vai nodrošināties. Stop. Jā, diemžēl cilvēkiem jāsaprot, ka, ja tev nav blakus neviena, kurš ir nozarē zinošs un tev kaut kas pakluso kaut ko tur, tad es tiešām redzu arvien biežāk šīs ļoti tādi tie saldie piedāvājumi, kas cilvēkiem ienāk, man pilnīgi uzreiz liekas, spēcoperācija saucās. Ka viņam tur nāk policijas un viņam pasaka, ka tagad būs spēcoperācija, un viņi piekrīt, un es esmu pārsteigts. Un tad tagad man jau liekas, ka ir cilvēki, kuri paši izdomājuši. Bet tas attīstīsies, un ar to ir jārēķinās, ka tas būs arvien vairāk un vairāk, un tāpēc ir, manuprāt, runājot par valsts digitalizācijas lietām, ir mazliet absurdi tas, kad ir šobrīd ir pieņemts lēmums, kad mēs vēlēšanās sakal skaitīsim biļetenes rokām, vai ne? Jā. Mēs dzīvojam 21. gadsimtā, mums ir ar kādu tur kodu katram aizsargāts, mūsu smart ID elektroniskais paraksts, un cik nebūtu viss kruta, bet to mēs skaitīsim ar rokām. Un es nekad nesapratīšu, kāpēc mēs nevaram ielogoties mājaslapā un kāpēc es mājā nevaru ar savu smart ID vēlēšanās nobalsot. Tas ir nonsens. Jā, es arī par šito neesmu domājis, bet tagad tu to pateici, un es varu izteikt first impression, vajag ieviest. Tā kā loģiski, kāpēc ne? Un var teikt, ka bet tur kāds varbūt tev sēž klāt. Ko tas atšķirās to, ka kāds tev uzreiz aiz stūri piedāvā 10 eiro un šņap pudeli, ka tu nobalso par to, teiksim, attiecīgo spēku, vai tas, ka tev kāds sēž klāt? Tur ir pretargumenti ar to, ka kāds tur tagad pa mājām staigās un balsos tavā vietā, un, zin kā, var būt. Bet ar ko tas atšķirās, ka tev ar autobusu aizved klāt, pasaka, bet tu redzi uz autobusu mums priekšā, ka, teiksim, šīs te politiskais spēks tev ir atvedis nobalsot, jo, proties, jā. Tā baidoties, mēs taču būsim reāli. Nav atšķirības īstenībā šī sadaļā. Bet tas ir absurdi, kad mēs dzīvojam 21. gadsimtā un ka mums tagad saslapina pirkstu. Jā, skaitītās. Klausies, nākamais digitalizācija. Tu pieskāries tam pats. Ko tu domā par digitalizāciju mūsu nozarē? Vai tur ir vēl vieta tam? Vai tas, un vispār tagad tā atvērtie dati, viņi diezgan daudz. Tagad daudz ieguldās tajā. Ir tā cenu banka, kas ir izveidota, bet īstenībā es dzirdu katru mēnesi vai pat ne nedēļu, ka jauni činī kaut ko. Un tā digitalizācija, tā ir lietā, tas ir viens, bet tad ir atkal AML, atkal kaut kāda digitalizācija. Vai tur mēs kaut kur atpaliekam, vai kā tev šķiet? Vai arī viss ir normāli, mēs ejam attīstības kursu? Tātad, runājot par cenu banku. Cenu banka ir ērts rīks, bet cenu banka ņem pilnīgi visus man un tev un pilnīgi visiem cilvēkiem publiski pieejams datus. Jā. Tur nav nekāds know-hows. Vienīgais know-hows ir tas, kas ir tiešām, ko varbūt tagad konkurentiem būs grūti, pieļauju, bet iespējams tas varētu arī izdoties, jo tas atkal, teiksim, mums kā nozarei būtu forši, jo cenu banka šobrīd kā tāda ir viena, kā tev ir šie sludinājumi dati. Viņiem ir, citiem nav. Jā. Redz, un ja kādam, teiksim, kaut vai arī tagad šis te jaunais sludinājuma portāls viens izveidojās, varbūt, ka caur to var noslēgt un, ka, teiksim, arī sāks uzkrāties šie vēsturiskie sludinājumi dati, vai ne? Jo ļoti daudz tiešām cilvēki arī nesaprot, vai ne, kaut vai tas pats par šo
ka šī digitālā pēda paliek, ja, ka tu noreklamē pa 100,000 Šo visu viņš un būs. piepieši pārdod pa 40. ja? Tev iedod 60% atlaidi, pasaka, man vienkārši steidzīgi vajadzēja naudu, ja? Un šie teksti, vai ne, un tu saproti, ka tā tiek čakarēts tirgus, tā kā vienkārši ir Bet bail, cilvēki, tie ir atvērti dati, un tik tiešām cilvēki nesaprot, ka tas īstenībā ir paliek. Un pats tuvākais, mēs, kad skatāmies vakarā arī tiešraidē, būs skatīsimies sludinājumus, mēs iemetam aci darījumos, un citreiz ir tā, ka tad gribās iet prom pilnīgi, zinu, ne jau es te iešu tur apspriest, bet tāds tā kā nesmukums uzreiz liekas. Tas ir cilvēkiem jāmaina, tas mindsets ir, bet vai tā domāšana ir jāmaina, ja, kad pirmkārt tas paliek, un otrkārt tu tā čakarē tirgus, tu tā čakarē tirgu vai ne kaut vai, ko mani, labi, atgriežas par digitalizācijas, ja. Tas pirmkārt, un otrkārt tas AML, es saku, tas mazāk nepaliks. Tas varbūt būs maigāks, jo šobrīd arī CEPI un Eiropā strādā arī pie vienot šīs, te kā saka, pārbaudes. Un mēs jau šodien darām vairāk nekā, teiksim, Eiropa plāno darīt no 27. gada. Mēs esam pirmajā vietā vispār tajā skarbumā. Jā, bet mēs bijām, bet mēs pirms 4 gadiem bijām pēdējā vietā pie naudas atmazgāšanas. Un tu saproti, ka arī tas ir savā veidā visas Eiropas ekonomikas un biznesa čakarēšana. Ja? Un tas ir jāsaprot, ka ne jau kāds tāpat vien atnāca pateica, hei, sīkie. Jūs ir mazākā ekonomika Eiropā, jūs čakarējat mūs, ja? Jūs ok, ja? Un tad mēs, kas saka, labi, mēs tā kā labosimies, ja? Tad, protams, mēs šaujam otrā grāvī iekšā, vai ne, ka tagad mēs esam pirmajā vietā, ja? Ka neviens nevar atnākt. Jā, bet redz, kaut kur taisnība ir pa vidu, vai ne? Taisnība kaut kur pa vidu, un mēs to tiešām arī iekšienē redzam kaut par tiem pašiem skaidrs darījumiem, vai ne? Ko tu arī redzi, teiksim, tiešraidēs bankā. Un kad tu domā, kā tā var būt, ka tu noreklamē pa tik un piepieši iedod 50% atlaidi uz īpašumu, vai ne? Es zinu, citreiz redzu to, ja tur bijuši parkingi, ja tur ir bijuši mēbeles, es kaut ko vēl, tur ir kaut kāda lufta, ko es vēl redzu, kas varētu būt loģiski, bet, kad ir šitā, tad tur jābūt ar radinieku darījumam, ja? Pieņemsim, ja? Vēl varētu būt, ja? Bet, jo mums ir bijuši, bet, radiniekiem dāvina. Arī, jā, jo tad var dabūt atpakaļ, ja slikti uzvedās. Vai ne? Tas maziņš. Vai tad varētu būt arī saucamais draudzības, teiksim, pirkšanas līgums, vai ne? Tad viņš negāja, tur viņš negāja, tas nav pirkuma līguma, tur bija laikam tikai pirkuma līguma. Tur ir pirkuma līguma, jā. Labi, es sapratu, tas tikai ies uz priekšu, tas ir forši. Viņš neies, es saku, uz priekšu, bet viņš būs tādā pie tā pieradīs. Pie tā pieradīs, jā, jo manuprāt, redzi, atkal tas pats ir cilvēkiem reizēm, bet jau cilvēks sāk pierast pie tā, kad mēs paskaidrojam, ka, diemžēl, ka tas ir likums, ja, kāpēc mēs sūtam anketu, kāpēc mums ir vajadzīgs šis informācija, kas arī, manuprāt, ir absurdi diezgan, tāds mans personiskais viedoklis, ja, ko es atceros, kad es runāju arī ar šiem, toreiz bijis Dubajā, vai ne, tur tajā Arābu zemēs. Tur arī ir kaut kādā anketiņa. Jā, bet tai pašā laikā es atceros, ka es tikos ar vienu arī liela uzņēmumu pārdošanas vadītāju, un es viņam teicu, kā ir jums? Viņš saka, kā, mēs nofočējam pasi un principā un aizsūtam uz centrālo banku. Jā, un mums atdod jā vai nē. Un centrālā banka atsūta atpakaļ, var sadarboties, safe, jā? Jā. Un tad tu sēdi un domā, kāpēc mums tā nevarētu izdarīt, jo mums ir pārāk daudzas šīs anketēšanas, ka mēs ceram izķert to briesmīgo krāpnieku un mazgātāju. Ja? Notārs, teiksim, aktu formā notārs bauda, banka bauda, aģents bauda. Ja? Un visi cer, ka varbūt, ka viņš tur tagad tavā anketā kļūdīsies kaut kur un viņš tomēr atcerēsies. Tas ir. Kāpēc mēs nevaram to centralizēt? Un kāpēc mums liek izdomāt, kā to darīt? Vēl pats stulbākais, ka mums katram jāievieš sev sava sistēma, pašiem jāizdomā, kā mēs tagad to darīsim, un tai sistēmai, kuru tevi jāuzraksta, ir jāatbilst noteikumiem, kas ir likumā uzrakstīti. Sanāk, ne tikai mums pasaka, viņi nepasaka reāli, kas jādara. Tev vienkārši pasaka, ko likums dara. Es tev, Igor, izstādīšu, ir jau vēl tāda, teiksim, ir interpretācija. Ir vēl arī teikt tāda, ka interpretēt. Tu vari izlasīt, to var saprast šādi. Jā, protams, jā. Un, teiksim, uzraugošā institūcija var saprast šādi. Jā. Jo man arī pagājušajā gadā atnāca pārbaudīja viss baigi forši un vēl pateica tādu lietu, ka tu esi pārcenties. Jā, jo šos te izpētes šiem te īres darījumiem, tev nebija jātaisa. Jā. Es domāju, tā
nekas. Kā mēs jau tikko runājām, mēs esam, kā saka, absolūti labākie, vai ne? Un zini, kas bija interesantākais? Un tad es aizsūtu uz asociāciju, saku, tā mums vajadzīgs administratīvais dokuments no uzraugošās institūcijas par to, ka man ir e-pastā uzrakstīts, ka šis nav jādara. Jā. Man vajag, lai mēs varam izsūtīt visiem biedriem. Ka nav jādara, jā. Mēs tagad aizsūtām to screenshotu no tā e-pasta uzraugošajai institūcijai. Mēs sakām, lūdzu, atsūtāt mums vienkārši administratīvo tādu aktu, dokumentu, ka tas nav jādara. Tad mēs zinām, ka safe. Biedri darbosies tālāk. Ļoti labi, ka jūs to izdarījāt. Paiet 2 nedēļas, mums atnāk akts. Nē. Ir jādara. Ir jādara. Un mums ir 20 pārbaudas pagājušajā gadā bija. Mums ir viena sistēma visiem. Jā. Katram ir citi secinājumi. Vienam pasaka, ka tā jādara, vienam pasaka, ka tā. Un zinu, ko es daru? Es vienkārši paņemu visu kopā un uzstāju tādus secinājumus. Un, ja tur ir, piemēram, no 22 pateicis, ka tas jādara, tad mēs to nedaram. Nu, tā kā, kas tas ir 10% iespējamība, ka kāds pateiks, ka vajag. Jā. Un tad, ja tas ir liels čakars, zini, kā piemēram. Un tad mēs tā kaut kā tā kā ūdens, zini, pielāgojamies, jo tur reāli tai galā viņi katrs savu saka. Ir diezgan traki, un tad tā labā lieta, kad uzņēmums pats iekšēnē, kā saka, var nolemt, kad mēs uzskatām, ka šie te darījumi ir tomēr, ka tie ir maza riska, jā, ka tur nav kaut kāds, jā. Un tad mēs, kā saka, izdod rīkojumu, ka tas ir tik, bet nesaka pēc būtības, vai ne, ka tev viens kabinets, kas nāk pārbaudīt, un beigās nē, viņi kļūdījās, tad, ko tas nozīmē? Tā nevar būt. Nezinu, kā tad ir pareizi, jā. Vajadzētu ieviest vienkārši vienu kārtību un viss, ko tu čakrēties. Man liekas, ka tas būtu daudz vienkāršāk nedublēt šīs lietas, bet ka tiešām paņemt un uzrakstīt, teiksim, līdzīgi ieviest sistēmu, kā teiks Dubajā. Tev ir tavs katra aģenta QR kods, katrā sludinājuma QR kods, to var pārbaudīt. Tik līdz tu noskanē QR kodu, tev izlaiž ārā. Droši, reģistrēts aģents, viss kārtībā. Ja tev ir sludinājums, kāpēc nav QR kods, kāpēc šeit nav aģents? Kāpēc? Es domāju, QR kodus starpnieku reģistrā jau vajadzēja izsniegt un visu, un tad tu redzi, kas ir fine, un kur nav QR kods, nav fine. Tu pats uzņemies risku. Es domāju, jau tāds brembaks vien virsū kaut kāds, parāda to, ka tur nav viss verified. Nu, tur redz, cik daudz ir lietas, ko darīt, bet redzi, ja mēs ar tevi esam privātā biznesā, tad mēs to apsēžamies, izdomājam, daram, vai ne? Valstiski, kaut vai kā piemērs, tik līdz pirms ciktiem entiem, jau 4 gadiem, ieviesa šo te nekustamības darījumu starpnieku šo te likumu regulējumu, vai ne? Un mēs pamanām, ka tajā likuma regulējumā ir kļūda. Tu nevari ideāli likumu uzrakstīt, vai ne? Un mēs ejam tikties, teiksim, ekonomikas ministrijā, finanšu ministrijā, pamatojam, viņš saka, ir kļūda. Viņš saka, bet lai šos likuma grozījumus mēs izdarītu, te būs vismaz 2 gadi. Jā, tas ir traki. Un tāpēc redzi, mēs ar tevi varam daudz lietas sarunāt, un mēs viņus varam, kā saka, ieprotokolēt, uzlikt uz papīra. Bet nav tā kā privātajā, tas ir. Nav tā kā privātajā, bet kā pieredze rāda arī ūdens piliens sašķeļ akmeni. Jā. Mēs ejam, mēs atgādinam, mēs pilinam, mēs stāstam, mēs pierādam, mēs pamatojam. Tāda ir asociācijas galvenā būtība. Stāstīt, un šīs valstiskās, arī likumiskās, pat ne bezjēdzības, kaut vai normatīvo regulējumu kaut kādas kļūdas, mēs ejam, mēs pamatojam, mēs stāstam, un lēnām mēs nonākam pie rezultātu. Mēs nevaram dabūt baigo dinamiku. Bet tas ir baigi forši, jo es jau esmu arī ļoti sen, un es to redzu, un tāpēc arī tagad mēs vairāk aģenti iesaistamies, jo mums arī kaut kāda... Varbūt, es arī redzu, ka mēs varam kaut ko palīdzēt. Un tas ir ļoti forši, kad tā sapratne par to, ka tas ir lēnām. Jo ātri nekas nebūs, un tad var ātri nogurt. Bet, ja zini, ka lēnām to var, tad arī, ja tu to saproti, tad tur lēnu garu arī... Bet mēs pat nezinām, vai to var. Mūsu uzdevums ir rādīt reāli no dzīves, kas notiek un kāpēc notiek. Un vēlreiz es asociācijas vārdā arī tev gribu pateikt milzīgi paldies, jo tu dabūji šī, tā kā saka, Lanītas vēstneša galveno balvu, pagājušajā gadā. Paldies. Jo forši, ka tu piemini un tu saki, un tas nozīmē, ka arī iekšējā organizācijā un struktūrā mēs redzam, ka mēs, tā kā es vismaz gribētu tam ticēt, ka uz kaut kādu pareizā ceļa mēs esam, vai ne? Sajūta ir, ka ir jau pareizs tas kurs. Vienkārši ir, man liekas, tieši sabiedrības tāds varbūt atbalsts, varbūt vairāk nepieciešams, jo tā jau tāda sabiedriska organizācija un funkcionāli un tā teikt kaut kādi procesi, viss jau ir setapots diezgan forši. Un es neteikšu, ka nav tā atbalsta, vienkārši tas, ka, ja īpašnieki nezin
par to, kāda ir starpība starp to pareizi strādājošo un nepareizi strādājošo aģentu. Tad vienkārši tur ir ko darīt, bet asociācija jau atkal otra fronte ir tā politika un viss šīs lietas, un tas nāk baigie virzieni. Ja? Redz, Igor, mums nav tāda budžeta, jo arī vēlreiz varu mūsu visiem biedriem pateikt, mums ir principā asociācijā viens algots darbinieks. Bet mēs visi, kas darbojamies, darbojamies bez maksas, tas, kas ir izdarīts, tas ir tiešām ir vēlreiz milzīgs paldies Sandrai, kas ir mūsu izpildirektoru un rīkotāji. Jā, sveiciens Sandrai noteikti. Jaudu var just, viņai tiešām viss ļoti labi izdodas. Un viņa ir vienīgais algotais darbinieks, un tāpēc viņa ir tā, kas organizē, un tāpēc es aicinu aģentus, piedalieties arī tais kaut kādos arī tais mazās naudiņās, tais maksas semināros, jo mums bija plāns taisīt tādu milzīgu sabiedrību izglītojošo kampaņu, vai ne? Un tam mēs sapratām, ka tur jābūt 100,000, vai ne? Lai paņem tīklu, vai ne? Kaut vai outdoor reklāmas, vai nedaudz televīzijas labā laikā, vai ne? Un tas atkal, ko tad sabiedrība iegūst no tā? Mēs gribam pateikt, tie būs droši darījumi, vai ne? Mēs sapratām to, ka mēs varētu nobirzīt šobrīd šai te aktivitātei, teiksim, 19,000 eiro. Tas ir sadegs momentā. Un tāpēc mēs pieņēmām lēmumu, ka mēs to nedarīsim. Paldies, tā būtu tāda, vai tiešām mēs paši kā valde iekšēji ticam, ka šī naudas summa mums iedos to vēlamo rezultātu. Sapratām, ka nē, ka tas galvenais jau ir darbs ir aģentiem katram, jo jūs esat tās asociācijas arī tas zīmols un tas brands tirgu. Ejiet, stāstat klientiem, pamatojam, kāpēc tas ir svarīgi, kāpēc mēs strādājam. Mums ir foršs birojs, mēs gribam, kā saka, nodokļus maksāt, mēs gribam maksāt labas algas cilvēkiem, mēs gribam, lai mūsu darbinieki dzīvo labas dzīves, un mēs gribam, lai būtu droši darījumi. Jā. Labi, zini kā, Aigar, saruna bija ļoti interesanta. Klausies, es vēl vienu jautājumu tomēr tu uzdošu. Vēl pēdējo. Jā, jo tomēr, come on, mēs par nekustāmo īpašumu runājam. Tomēr vakarā, zini kā. Nē, vakarā būs arī vēl, būs. Bet tikai pēdējo vienu jautājumu par mājokļu būvniecību. Vakarā būs tur cilvēki tiešraidē noskatāties pēc tam arī. Tur būs jautri, bet ko tu domā par to, ka būvē tik daudz? Vai mēs panāksim Lietuvu, Igauniju, vai mums to vajag, un vai mēs to esam pelnījuši? Un vai tas ir loģiski, ka attīstītāji tik daudz būvē? Tīri īsumā tavs viedoklis, vai tagad ir ok tā cena, ir lētāk, un tas ir nekā Lietuvā, Igaunijā, zini, būvniecība visur vienādi maksā algas atpaliek, bet kāds tavs viedoklis kaut kādu tādu savu tēzi par to varbūt tādu? Mans viedoklis visdrīzāk nepatiks nozarei, jo arī publiski es reizēm paudis, kad es tā noteikti nedrīkstētu teikt, bet kā mēs sarunas gaitā konstatējām, tad ir jāsaka lietas tā, kā viņas saucās lietas vārdos, vai ne? Un tas nav, kā saka, Šmita viedoklis. Mēs nesen Lanīdai bija viens arī webinārs, kur piedalījās un stāstīja par valsts ekonomiku Latvijas bankas analītiķis Krasnapjaurokungs. Ja? Un to var redzēt arī publiski Lanīdas mājaslapas bibliotekā, noteikti iesaku noskatīties. Pēdējo 10 gadu laikā Latvijas ekonomika ir attīstījusies 2% gadā. Pastamies cenas, kādas bija pirms 10 gadiem un kur mēs esam šodien. Ja mēs no šī attīstības, 2% attīstības izņemam ārā finanšu sektoru, izņemam ārā kaut kādus top valsts lielos uzņēmumus, kas ir Latvenergo pat un arī šie paši valsts meži kaut vai divus, un kaut kādas vēl top 10, kas ir pirmajā vietā, tad var pateikt, ka Latvijas ekonomika ir mega stagnējusi 10 gadu garumā. Un te ir pretjautājums noteikti, uz kā jūs balstat šo mega pieprasījumu, arī attīstītājiem, vai ne? Ja valsts ekonomika šobrīd neiet kopā ar īsti šo te nekustamību īpašumu cenām. Viņi uz to nenokreditētību, uz to naudas plūsmu, kas ir privātpersonām, kuru var nodrošināt būšanu kredītā, bet viņa nav. Es runāju arī ar bankām un tieši pārstāvjiem, un viņi, mēs tieši par to runājām, ka ir tas nekustamību īpašumu attīstītājs, kurš būvē, un te vairāk viņi mega lieli, nevietējie, diemžēl, bet ir tā naudas plūsma privātpersonām alga, un viņi tā kā var atļauties tā teikt finansēt šo visu attīstību, pērkot dzīvokļus. Bet viņi to... Vai tiešām var? Vai tas ir spiediens no banku puses? Ka, teiksim, redzi,
cik ir interesanti, un mēs brīnišķīgi zinām, diezgan pasen ir normatīvais regulējums pat Eiropas līmenī, kad ja tu pirksi otrreizējo mājokli, otrreizējo tirgus mājokli, tad tev procentu likme būs 2 reizes augstāka aptuveni nekā tagad pēc jaunā projekta, vai ne? Nu tad kā tad sanāk? Bet ja es nevaru atļauties, teiksim, ja mans atalgojums nav pietiekošs, lai es nopirktu jaunā projektā pa 3000 eiro kvadrātmetrā, tad kāpēc mani maksāt vairāk, ja es pērku pa 60 000 eiro kvadrātmetrā? Labi, ka mums ir labāk, kā Igaunijā sanāk. Mums ir otrreizējs tirgus ļoti liels un plašs. Mums ir 90% darījumi, principā, ir otrreizējā tirgu. Tas ir, Igor, indikators, ko cilvēks var tiešām atļauties. Bet tas ir forši, ka cilvēkam ir opcijas un iespējas. Un tādā ziņā, bet par to jauno projektu es tevi sadzirdēju, sapratu. Un īsti, ja mēs runājam arī kaut vai, saka, kā investīcija, nu beidziet. Ko nozīmē investīcija? Kad es ar investīciju gribu nopelnīt kaut ko. Es, teiksim, šobrīd savu dzīvokli centrā pārdodu. Jo es redzu to, ka mana investīcija 20 gadu garumā ir nesus man zaudējumus, un es labi jau varu nopelnīt 5% gadā pie šī brīža īres tirgus. Jā? Pagaid, kad tu pirki viņu? 2007. gadā. Nu jā, tev tas 7. gads iegriež. Jā, nu, ja tu es viņu pirku par 2400 eiro kvadrātmetrā. Nu, kas šobrīd ir absolūti adekvāti. Un arī šobrīd, ja es kaut kādā pareizinās, teiksim, ar 2400-2500 eiro, lai 55 kvadrātmetri, cik ir iegādes cena? 100-340 tūkstoši. Ja es gribu 8-9% nopelnīt, kas jābūt adekvāti, vai ne? Ego obligācijas. Tad kāpēc man to darīt? Jā. Kāpēc man to darīt? Nu, Dzēšana obligācijām, labi, 30. gads, vai ne? Bet vienalga izmaksas man reiz ceturksnī, vai ne? Nē, es domāju, ka tā kapitalizācija ir interesanta arī. Nu, tomēr exits, kad viņš varētu maksāt dārgāk vēlāk. Nu, tie procenti ir viens, bet otrs ir tikko teicu piemēru, 20 gadu garumā, pērkot pie 2400. Tas ir, vēl sliktāk nevar izdomāt. Ja ekonomika 10 gadus tev stagnē, uz kā pamatu balsti, ka viņš tev paliks dārgāk? Okay, tas ir pretarguments. Šo man nevar atbildēt. Un tas ir pretrunā ar to nozari, ko es daru, vai ne? Kā tev liekas, 7. gads tagad ir tāds vibes, tā kā 7. gadā vai nav? Tu zini, kāds bija? Es domāju, ka es ļoti labi zinu, jā. Un, man tā ir tāda vilkme, tā kā, zini, tāda jauniem projektiem, ne? Nav, tāpēc, ka atšķirības starp 2006. 7. gadu un 2026. gadu ir tāda, ka tu nevari saņemt finansējumu bankā ar izziņu, ko tu pats sev uz balts lapas uzrakst, ka man alga ir 3000 lati mēnesī. Tur bija arī, ka skaistuma kopšanas konkursā piedalīsies un varbūt uzvarēs. Jā, nē, tās jau folklori ir, vai ne? Tas jau humors, vai ne? Bet runa ir par to, ka tev ir tādā veidā tas normatīvais regulējums sakārtots tik būtiski, vai ne? Un tāpēc arī man besīja ārā reizi, ka bankas nedod kredītu, kādas cilvēku muļķības bankas sviež pakaļ naudu, bet bankai arī ir uzlikts savus rāmis, kas ir nosacījumi, pie kādiem tu vari izsniegt finansējumu. Ja? Tu nevari aiziet. Vakardien arī bija man viens cilvēks zvanu, viņš saka, pastāv iespēja, ka tavu kredītu kāds var pārņemt. Es saku, Latvijā tā nepastāv. Nu kā nodzēš un paņem jaunu? Tu paņem kredītu kādu vietā. Jā, jo citādi sanāk aizies kāds pierādāmiem ienākumiem, paņems kredītu un saka, reku, man šitas draugs tagad paņems kredītu. Nu galvo tad vienīgi, ar galvošanas kaut kādu mehānismu. Bet... Jā, tā kā ir ļoti labi, ka būvējās, jo arī, kā teiksim, Valaņkungs teica, ko tu gribi attīstību vai stagnāciju, es gribētu noteikti kaut kādu kontrolētu attīstību, vai ne, jo loģiski, ka mēs visi gribam dzīvot labāk. Bet tas, ka teiksim, kaut kādi daži uzņēmumi nopelna ļoti labu profitu un ka tas neatnāk atpakaļ līdz šo te iedzīvotāju algām, jo algas, kā mēs redzam, tāpat ir gan niecīgas un, ja liek pretī to kalkulātoru, kad redz, ka mājsaimniecība, kurai, teiksim, 3,5–4 tūkstoši ienākums var atļauties tik un tik lielu mājokli. Un tad tu saproti, ka ir parasti mājsaimniecībai arī varbūt ir vēl viens auto, kas ir līzingā, ir jāmaksā, tad ir vēl komunālie maksājumi, tad tev vēl, teiksim, ir bērni. Ja? Un tagad tu to saliesti, tu saproti, ka tev ir jābūt gatavam un morāli spēcīgam, ļoti mentāli stipram nākamos 25 gadus, šo te visu vezumu vilkt. Un par to nerunā, un par to es tā kā lēnām sāku teikt, ka tas, ka tu vari šodien atļauties, tas ir tas pat nav parastais maratons. Tas ir ultramaratons uz 300 kilometriem, kas tev ir jānoskrien, un tu nevienu dienu nedrīkst Igor palikt vājš. Ja? Bet nav jau variantu. Tas ir atbild uz to, kad ir
kas notiks ar otrreizējiem mājokļiem? Kā Viņi paliks. Tu nevari sākt jaukt nost, jo cilvēkiem baidzēs, kur dzīvot. Un ja tu nevari atļauties jauno, vai ne? Jo tas vecais stāsts, ka parasti attīstītāji saka, ka ir energoefektīvs. Man gribās pateikt, beidziet runāt šo sviestu. Te tikai runa matemātikā. Jā. Nestāsta par to, cik jums ir laba kvalitāte un mājokļus arī siltina šausmīgi labi kvalitāti. Nestāsta to. Tur ir tikai ienākums. Viena lieta, kas ir svarīga. Un ja tev ienākums nevelk, tad vienalga, cik tas ir energoefektīvs un šausmīgi forši un kvalitatīvi uzbūvēts un cik labiem kvalitīviem un dabiskiem ekomateriāliem. Tam nav pilnīgi nekādas jēgas. Visa money talks. Viss. Jā. Skaidrs. Aigar, klausies, paldies tev liels par šo sarunu. Tiekamies vēl vakarā tiešraidē. Paldies par tavu darbu, paldies asociācijai un varbūt novēlējums. Kaut kā tu jau novēlēji kaut ko? Šis bija tāds jaudīgs mums. Varbūt ir kaut kas, ko tu gribi vēl pateikt? Jā, es noteikti gribu novēlēt cilvēkiem, kurā kamerā jāstās. Tajā. Gribu novēlēt noteikti tiešām pieņemt ļoti pārdomātus lēmumus. Un ja jums izskatās, ka viss ir baigi rožaini, apsēžties mājās un izdomājiet, jo jauniešiem ir viena nianses, viņiem gribās ceļot, viņiem gribās forši dzīvot, garšīgi paēst, braukt, atpūsties, arī labas lietas kaut kādas nopirkt. Skatieties, ko saka Latvijas banka, Kazāk kungs, ko raksta, saka analītiķi, kad brīdina, kad ir, tagad ir neizsaprotams laiks, ja, kad tagad kur varbūt kaut kāda, šaize, ja. Atcerieties, kad jābūt ir spilvenam. Izpratnē vismaz pusgada finanšu spilvenam jābūt ir kontā, lai jūs varētu, kā saka, šos sliktos laikus pārdzīvot. Pieņemiet prātīgus lēmumus, un mēs asociācija esam par drošiem darījumiem un par pareizu darījumu pratību. Tā kā tiekamies noteikti ielās un tiešraidē. Pie notāra. Paldies, Aigaram, visi tiekamies. Jā. Tie, kas mums nesako, piesakojiet, jo būs vēl daudz vērtīgas sarunas. Es domāju, Aigars arī vēl atnāks. Mums ir vēl daudz, kas jārunā. Paldies un visiem jauku dienu. Atā!